Vai redzat? Saules puķes. Rudens, kas ienes arī no vasaras atmiņas. Tās ir dzeltenās saules puķes. Cik brīnišķīgs zieds, kas dod cilvēkam prieku, un ja izaug arī sēkliņas, kuras var arī paēst gan cilvēki, gan putniņi, un katru gadu neatkārtojami ziedēt. Cik brīnišķīgi ir saņemt tādus ziedus. Ziedi arī atnāk lūk tādas smukas krizantēmas. Sārtas, rudenīgas, kas saka, tūlīt nāks rudens, un šis maigais dzeltenums tiks aizklāts ar mākoņiem. Bet pašlaik var priecāties par skaistumu un baudīt krāšņo rudeni, kas ienāk ziedos, ienāk arī dārzā. Gladiolas, kas tik līdzīgas zeltaini oranžajam rudenim, burvīgi skaistas puķes, bet, diemžēl, vienmēr domāju, kāpēc viņām nav smaržas. Laikam būtu tik burvīga smarža. Zem gladiolām ir noslēpusies arī ļoti skaista aijas krūzītes ar kūku šķīvi un ar apakštasi. Redz dekols un ļoti atgādina saulaino, zeltaino rudeni vai arī pieneņu lauku. Dailie servējamie šķīvīši 1990. gada ražojuma, arī tādi reti ir atnākuši uz kolekciju, un sienas vāze. Kā teica Rīgas porcelāna rūpnīcas darbiniece, kurai vārds ir Ļuba, teica, ka šis viss ir bijis pēdējo ražojums Rīgas porcelāna rūpnīcas. Bija daudz dažādi izstrādāti plāni, daudz dažādas veidi porcelāna, bet viss pajuka un pazuda pati rūpnīca. Tik tiešām ir žēl. Tikai viens cukurtrauks no servīzes Lija, bet cik brīnišķīgs dekols un neredzēts. Bija sastapti dažādi dekoli, bet šeit ir daļās vīnogas, cik atbilstoši burvīgajam rudenim. Daļā servīze Ārija. Latvisks raksts. Zelts, un var redzēt, ka tā ir ideāli saglabājusies, pat necik nav lietota. Arī spiesta trauks. Brīnišķīgs dekols. Pusdienu servīze Ārija.
ģimenes sanākšanai. Senatnīgā aija ar dzeltenajām rozītēm. Arī nejauši sanākusi kopā. Bija 2 kandas, bet te ir 5 pilni to. Porcelāna fajansa fabrika Rīga. Arī šāda aija, oranžīga, krāsojums rudens, ir atnākusi uz mūsu kolekciju. Un arī Pitīte arī priecājas par šo skaisto rudens krāsu. Aija. Daļais septembris ir atnācis ar sapņa piepildīšanās. Cik daudz bija sapņoti šie dejotāji Rīgas porcelāna rūpnīcas. Un lūk, šie ir atnākuši uz kolekciju. Un var uzsākt jaunu, brīnišķīgu deju. Gan atmiņās, gan dzīvē, gan arī sākot ar šodienu. Pie reizes ir atnākusi servīze Vita, bez lietojama pazīmēm, un, protams, rozes. Vai nav brīnišķīgs septembra dāvanu prieks? Tikko gribēju jūs iepriecināt ar saulaino septembra dienu. Bet te lietus, bet ātri gar daļajām lilijām apskatīsim kanniņu saulīte ar brīnišķīgu dekoru Rīga. Vai ir redzēta tāda? Un vai ir redzēta pilna servīze? Skatīsimies, varbūt arī kaut kur satiksim. Bet tagad visiem atā, baudam saules starus.